Esiet sveicināti ekrāna otrā pusē. Šoreiz mūzikas avots atrodas Baložu pilsētas kultūras namā, kur norisinās labdarības koncerts. Autoavārijā smagi cietušā Rudolfa atbalstam ir nepieciešami līdzekļi zēna rehabilitācijas turpināšanai, un talkā ir nākuši ļoti daudzi mūziķi, tā skaitā arī deju kolektīvi. Mūzika šeit skanēs visdažādākos žanros. Protams, ka ielūkosimies koncertā, aprunāsimies ar dažiem māksliniekiem un, protams, mēģināsim sastapt arī Rudolfa vecākus, lai aprunātos par to, kā zēnam šobrīd klājas un cik tālu vēl ir zēna atlapšana. Mēs visi esam šeit sanākuši, lai kļūtu par ceļabiedriem, draugiem un brāļiem, un lai vienotos mūzikā un dejā un atbalstītu Rudolfu tālākai ārstēšanā un būtu kopā ar viņa ģimeni. Jo mēs taču zinām, ka dalīts prieks ir dubult prieks, bet dalīta bēda, pusbēda. Un ticu, ka pēc šī koncerta mēs bēdu sadrupināsim mazu jo mazu, un Rudolfa ģimenē ienāks veselība un daudz prieka. Kā tu nolēmi piedalīties šajā pasākumā? Mani uzrunāja. Man ir sanācis īstenībā dzīvē diezgan daudz būt iesaistītam labdarības projektos, un es to ļoti labprāt daru, jo atbalsts ir vajadzīgs. Mani uzrunāja Kristiāna, un man likās, ka labdarībai jau nedrīkst teikt nē. Jāsaka, vienmēr ir galvā, protams, iztikt cauri arī savu dzīvi un savus tuviniekus, savu ģimeni. Tad tu saliec tos plusus un saki, jā, es šoreiz varu atbalstīt, es šoreiz varu būt klāt. Mēs piekritām, jo, manuprāt, labdarība ir tā lieta, kas mūziķiem ir jādara un arī parasti cilvēkiem jebkuram. Mēs viens otram varam ļoti viegli palīdzēt patiesībā. Tālāk, vēl tālāk, līdz sapratīsim, kā nākotni nerakstīt. Kāpēc tev ir svarīgi piedalīties labdarības pasākumos? Tā ir tā gaisma, ko mēs īstenībā mākslinieki, tā galvenā lieta, ko mēs nesam. Tas vēstījums, tā gaisma, tas patiesums un labestība. Jo kurš tad cits, ja ne mēs paši un mūsu kultūra to varam sniegt kādam citam, kuram šī palīdzība ir nepieciešama. Ja atradās ausis, kas grib man dzirdēt, man laikam ir svarīgi, lai viņas man arī dzird. Ikdienišķa labdarība ir tā kā norma, ka tu esi gatavs, ja tev ir iespējas, tu drusku esi gatavs palīdzēt citiem, un tu vari sākt dalīties. Droši vien, ka tas arī kaut kāds tā sajūta, jā, mēs šobrīd varam sākt palīdzēt. Un ne tikai Rudolfam, es domāju, vispār. Kādam tā ir karmas tīrīšana, kādam tā ir vienkārši nepieciešamība. Tas būtu forši, ja mēs izaugtu līdz tam, ka tā kļūst par nepieciešamību izdarīt labu. Ir viena Tāpēc, kā jau mēs zinām, mūziķiem ir sava auditorija, kaut kāda, kas viņos ieklausās, kas seko mūzikai, seko viedokli. Manuprāt, viedoklis palīdzēt kādam sliktā brīdī ir tāds ļoti cels un labs viedoklis, kam var sekot. Nekad, nekad, nekad nav gana. Gana. Ko tu novēlētu Rudolfam un viņa vecākiem? Protams, ātrāk atlapšana, pieturēties pie viņu plāna. Man izdevās nedaudz aprunāties ar Rudolfa vecākiem. Neatlaižties no šī plāna, neatkāpties nekādā gadījumā, un es esmu pārliecināts, ka ar šo milzīgo gribas spēku ir tūkstošiem un miljoniem pasaulē piemēru bijuši, ka tieši gribas spēks ir bijis tas, kas beigās šo cilvēku izceļ ārā un noliek atpakaļ uz kājām. Un ģimenei un draugiem un pašam Rudolfam ir tikai jātur sirds un jālaiž šī gaisma spēks iekšā, un tas palīdzēs. Viņu vecākiem droši vien man nav daudz drosmes kaut ko novēlēt, droši vien tās daudzās mazās laimes par katru mazo uzlabojumu, par katru mazo tikšanu pāri pašiem sev, šaubām, nespēkam. Es, protams, nevaru iedomāties tās sajūtas, kādām iet cauri
no Rudolfa vecāku un ģimeni. Rudolfam pašam, nu kā, tur ir tikai vienīgi gaišs skats uz dzīvi un tu tiks galā. Labdarības pasākumā vienoti mūzikai Rudolfam piedalās lieli mākslinieki un pavisam lieli mākslinieki, tā skaitā arī Georgs Rukmanis Počs. Čau, Georg! Čau! Kā tev gāja šodien uz skatuves? Labi, interesanti. Vienu spēlēju, vienu dziedāju. Buram dziesmiņu. Buram dziesmiņu? Un kuru tu dziedāji? Zelta sietiņš. Ko tu varētu novēlēt Rudolfam? Nu, lai ir ļoti laba veselība, lai ātrāk izārstējas un lai ātrāk tas viss noiet. Kopumā koncerts, protams, ļoti kvalitīvs un skaisti paklausīties un milzīgs prieks par to, ka mums Latvijā tomēr netrūkst šo te talantīgo un, kā mēs redzējām, arī jaunā paudze auga talantīgo mūziķi. Ja? Visi cieņi ikvienam mūziķim un paldies mūziķiem un paldies organizatoriem par šo te burvīgo koncertu. Mēs arī esam pavisam noteikti to jau pamanījuši, kad Latvijā cilvēki grib palīdzēt un var palīdzēt un tā sirsnība ikvienu no mums to pavada. Mēs esam apņēmības pilni, mēs mīlam, mēs ticam un mēs strādāsim un būsim ar Rudolfu kopā ikdienas, esam ikdienas un arī turpmāk tāpatās. Kur šobrīd atrodas Rudolfs? Rudolfs šobrīd ir, tieši šodien viņš ir mājās. Aha, bet, ir Latvijā? Ir Latvijā, bet mēs šobrīd 2 nedēļas jau esam Vaivaru rehabilitācijas centrā, vēl nākamā visa nedēļa. Mēs pa brīvdienām atbraucam mājās, jo mājās ir māju sienas, kas arī ir psiholoģiski, un Rudolfs ļoti, ļoti mīl futbolu, viņš ļoti mīl basketbolu, sportot, viņš tāpatās viņam ļoti patīk mūzika. Bet mēs visu darām, fizioterapeiti, audio logopēdi un ergoterapeiti un tā tālāk un tā tālāk. Jā, un ja vēlās kāds palīdzēt vēl, tad manā pašā Facebook profilā ir arī atrodams ir mans privātais konts, uz ko var ziedot. Otrs, protams, mums ir labdarības fonds Be Open, kas palīdz mums no labdarības fondam Be Open ziedojot. Ir projekts par Rudolfu, tas ir arī mājaslapā iespējams atrast. Tur ir gan konta numurs Be Openam. Paldies, Kaspar, par sarunu. Paldies. Lai jums izturību un lai jums izdodas. Paldies, kad atbalstat. Protams. Paldies. Es pazīstu Magurus jau ļoti sen. Un tad, kad Rudolfa teica piezīmējumu pastāstīja par nelaimi, kas bija decembrī, es pat biju ar mazu adelīti mājās, un tas bija tik manā galvā tas pasākums. Un tad piezīmēja Kristiāna pirms nepilniem 2 mēnešiem. Un es vienkārši iedomājos, ka man ir jāpiezvana Inesai, jo viņa zina to ģimeni un vispār jāapjautājas, cik tas viņai liekas reāli. Un izrādās, ka mēs abas esam domājuši par vienu to pašu. Bērndārs vadītājs un mūzikas skolotājs varētu arī reizē būt definējams kā pasākumu organizētājs. Protams, ka ne tik liela mēroga pasākumu, bet mēs kaut kāda maza pieredzīte ir bijusi. Mēs jautājām visiem pēc kārtas. Un tie, kas teica jā, mēs viņus pieņēmām un reko nāca vēl paši piedāvājās. Un tie jā bija tiešām tādi pārsteidzoši. Uzreiz, jā, neviens nedomāja. Mūziķi ir atsaukt, ārkārtīgi sirsnīgi mūziķi. Mums vispār Latvijā ir superīgi cilvēki. Brīnišķīgi, ka viss ir izdevies un pasākums ir izskanējis. Ko jūs novēlētu Rudolfam? Lai viņam apkārt daudz uzņēmīgu cilvēku, kuri grib viņam ar savu darbu, ja nevar varbūt materiāli, ar to naudu, kas viņiem nepieciešama, tad ar savu darbu palīdzēt. Jā, un arī, lai nekad neizsīkst šī atbalsta sajūta visai ģimenei, jo ja visi viņa vecāki jutīsies un visi ģimene jutīsies atbalstīti, arī Rudolfam no tā būs labāk, un tas ir tas svarīgākais visā šajā, šis te mērķis nevien finansiāli atbalstīt, bet arī morāli. Lai viņa jūt to spēku, Jā, lai izdodas, paldies par pasākumu, tas ir apbrīnojami jūsu uzņemšanās un beigās arī šīs sekmes pasākumu noslēdzot, un mums jāatliek tikai turēt īkšķus par Rudolfu un novēlēt visu to labāko. Tieši tā. Paldies.
Paldies jums!